Malači puikas sakapājām Norvēģis 8-0 tā vajag. Bet īstenībā skatoties uz pretinieku sastāviem, nedaudz bailīgi paliek, jo, sastāvi ir daudz labāki kā pagājušajā gadā, bet jums kaut ko parādīšu. Šodien filmēju šeit no rīta EcoFlow portatīvās spēkstacijas testu. Taisīt tur brokastis, dabā. Un es kaut ko atradu. Rekurien. Es kaut kādā brīnumainā veidā viņu nenospiedu. Jo man te bija statīvs, te man bija galds. Un šis sanāk tādā starpā starp statīvu un galdu. Milimetri. Un es to pamanīju tikai tad, kad es beidzu filmēt. Tā kā putni, Kāpēc tev jātais dārza vidū līgzda. Un un zāle ļoti ātrauga. Pirms, 5 dienas, pirms 5 dienām nopļauju. Atkal jāpļauj. Tā kā varbūt neaudz tik ātri. Un es vispār sapratu, ka man zāles pļāvēs ir aizgājis pa pieskari. Jo man te, šeit bija daudz koki auguši un ir palikuši celmi, kurus nevarēja izfrezēt, jo tie celmi pārāk mazi priekš tās frēzes. Un sanāk, ka asmens ir salocīts, jo es, diemžēl, neatceros, kur visi tie celmi atrodās, un dažreiz, ka brauc, tad uzbrauc viņiem virsū. Loģiski, ka asmenim tas nenāk pa labu, kur, piemēram, ir celms, Un starp citu, ja jums ir idejas, kā viņu dabūt ārā, uzrakstiet komentāros, ja es viņu mēģināju, tur citus mēģināju ar cirvi, daudzīt. Kaut kā vilkt ārā, karš nesanāca. Bet un vienmēr sakot, es sačakarēju savu zāles pļāvēju. Kā jau minēju, es filmēju EcoFlow portatīvās spēkstacijas testu. Un aplauzos, jo man izplatītājs iedeva līdzi saules to paneli 160 vatīgo ar visu spēkstaciju. Tā, lai es varu arī viņu lādēt, jo, kā ziniet, man te nav elektrība. Un izrādās, ka tam saules panelim vajag pārēju, kas viņu savieno ar spēkstaciju. Jo saules panelim ir 2 vadi, tā kā plus un mīnus. Un spēkstacijai ir tikai viens štekers, un sanāk pa vidu ir pārēja. Un tā pārēja nav iekļauta ne saules paneļa komplektācijā, ne arī spēkstacijas komplektācijā. Un es domāju, ka es esmu stulbs vienkārši, ka es viņu nevaru atrast, vai arī varbūt tā spēkstacija bija iepriekš kādam uz testu, un varbūt nav atlikts atpakaļ. Un es braucu atpakaļ uz ķekavu un skatījos spēkstacijas kastē, varbūt komplektācijā ir, un es vienkārši palaidu garām, un nav. Un tad es iegāju internetā un paskatījos, ka citi arī raksta, kur tad ir, nav. Un izrādās, ka EcoFlow neliek, tāpat kā mobilo telefonu ražotāji neliek telefoniem lādētājus, lai samazinātu, atkritumus, tāpēc arī viņi neliek. Bet tajā pašā laikā, kur ir telefonu lādētājs un kur ir tāda pārēja. Es uzrakstīju ražotāju pārstāvjiem, varbūt viņi varēs man atsūtīt, jo es tiešām gribu pamēģināt. Jo tā vispār visumā skatieties, kā es esmu iekārtojies. Es te biju uztaisījis darba galdu, tā neņemiet galvā, tur ir vakariņas, bet, vienmēr sakot, es esmu pieslēdzis rūteri. Rūteris vispār 0, neko nepatērē. Tajā pašā laikā ir palikuši tikai 11%. Ja būtu saules, tas tur panelīts, kāpēc gan ne? Jo rekāda tā pārēja šeit ir štekerīca. Man nav tāda, Tā kā redzēs, cerams, ka būs. Cerams, ka man iedos. Ja nē, tad jebkurā gadījumā, es nezinu, šis ir baigi labais risinājums. Īstenībā viņiem arī ir lielāki modeļi ar lielāku ietilpību, kur varētu arī, 2 dienām pietikt. Šitas tāds vidējais modelis, tā, un arī cenas ziņā vispieejamākais, jo es jau, man tur devu izvēlēties, kādu es gribu, bet es izvēlējos šito, jo es saprotu, ka tie, kas maksā 1500, maz kuram interesēs, kurš tad atļausies tādu. Īstenībā, ja man būtu 1500, es te ievilktu elektrību, nevis pirktu šitādu. Tā kā izstāstīšu, kā man gāja ar ukraiņu bēglēm, kuram palīdzēju māte un meita. Māte apmēram manā vecumā, meitai 18 gadi, tad abas rīcības spējīgā vecumā. Aizmuka 22. gadā no Hersonas uz Poliju,
Polijā viņām nebija vieta un viņas atsūtīja uz Latviju. Šim stāstam īstenībā varētu filmēt atsevišķu video, jo tas ir tā vērts, bet es nevēlos uz tā taisīt nekādu haipu, jo man nebija tā labākā pieredze, un šis arī nav varbūt iedvesmojošs stāsts, ja, iedvesmo citus palīdzēt, bet es vēlos padalīties vienkārši ar savu sāpi, tāpēc, lai jau iet šis stāsts kopā ar visu šo video, ko es tur iepriekš safilmēju. Lūk, 2022. gadā sazinājos ar Rīgas domes Ukraiņu atbalsta dienestu, ka esmu gatavs uzņemt savā dzīvoklī Ukraiņus. Tajā laikā Rīgas doma maksāja 150 eiro mēnesī tiem īpašniekiem, bet skaidrs, ka 150 eiro mēnesī nav nekas tāds ievērības cienīgs, lai cilvēki būtu gatavi vienkārši, teiksim tā, uzturēt svešus cilvēkus. Un Rīgas domas darbinieci to reāli saprot, ka tie cilvēki, kuriem ir dzīvokļi, viņi labāk izīrē kādam, kurš ir gatavs maksāt. Un viņa man zvanīja un teica, citi arī prasa no viņiem īres maksu. Tā it kā nevar darīt, bet citi prasa. Liekot noprast, ka, ja es gribu, tad es arī varu prasīt no viņiem īres maksu. Bet, es jau negribētu tur palīdzēt naudas dēļ vai kā, es vienkārši... cilvēcīgi, ja man žēl viņus. Un tas īstenībā, ko viņas man stāstīja, tas bija prātam neaptverams. Draugi, tas, ko stāsta ziņās un vispār tas, ko jūs redzat Twitterī, pat nav trešdaļa no tā, ko viņas man stāstīja. Mēs pat nespējam iztēloties, mums pat nav tik tālu tā apziņa, lai saprastu, kas tur notiek. Ja, tāpēc cerēsim, ka nekad mums tas neatkārtosies. Lūk, dāmām beidzās līgums ar iepriekšējo izmitinātāju, ģimene Jūrmalā, izmitināja savā privātmājā, un viņas man palūdza, lai es atbraucu pakaļ, pārvākties, jo viņām nav transports, un kā viņas ar vilcienu pārvedīs visas mantas, un tā. Es piekrītu, es palīdzēju, es aizbraucu pakaļ, paņēmu mantas, paņēmu viņas, atvedu uz dzīvokli, mans dzīvoklis bija pilnīgi tukšs, jo es viņu biju sagatavojis izīrēšanai. Bet tā kā izīrē, tad tu parasti izīrē bez mēbelēm, lai cilvēki nāk un dzīvo ar savām mantām, kas viņām ir. Bet skaidrs, ka kur Ukraiņu bēglēm savs dīvāns un savs skapis un savs plauks, tāpēc ātri vien sameklēju trūkstošās vajadzīgās mēbeles dažādās Facebook grupās, ja. Cilvēki īstenībā, kuri taisa savās mājvietās remontus, bieži vien ir priecīgi, ja, kad tu atbrauc pats pakaļ un savāc viņu nevajadzīgās mantas, viņiem nav vismaz jādomā par to, kā viņas dabūt projām. Tāpēc, apmēram 2 nedēļu laikā visu sagādāju, skapi, galdu, dīvānu, visu, ko vajag. Tur leduskapi, veļas mašīnu, visu arī aizgājām pirmajā vakarā uz veikalu, nopirku viņām ēdienu un dabūju arī no sava darba, bijušā darba, ja es strādāju bitē, dabūju arī internetu viņām bez maksas pirmos 3 mēnešus. Un īstenībā es arī iekārtoju viņas bitē, kā veikala pārdevēja asistentu, jo tolaik īstenībā ļoti daudz uzņēmumi piedāvāja Ukraiņu bēgļiem darbu, jo skaidrs, ka bez latviešu valodas nevar strādāt, bet bija tāda atbalsta programma tajā laikā, un ļoti daudz uzņēmumu palīdzēja, arī bite bija tajā skaitā, un es ieteicu bitē viņas, un viņas piekrita, un tad viņas tur strādāja. Kā saka, bija manas kolēģis arī. Lūk, tātad 3 mēnešus viņas dzīvoja, Rīgas doma maksāja 150 eiro, palīdzēja viņām nokārtot visus dokumentus, iekārtot darbā. Un tad nāca jau tuvāk tas decembris, beidzās jau mums tas Rīgas domas atbalsts, beidzās viņām bitē arī pārbaudas laiks. Viņām piedāvāja kļūt par pārdevējām, bet tur bija jāzina arī latviešu valoda. Bet viņas aizgāja. Un man bija, kāpēc jūs aizgājāt no tik laba darba? Jūs nekur tik, respektīvi, viņas nekur tik laba darba vairs neatradīs Latvijā. Viņa stāvoklī, jā. Bet nē, viņas aizgāja, viņas negribēja mācīties latviešu valodu. Es prasu, kāpēc jūs negribat mācīties latviešu valodu? Viņa man neteica, ka viņa negrib mācīties latviešu valodu, jo skaidrs, ka tur visi eksāmeni ir latviešu valodā, un viņa no tā baidījās, ka viņa neko nesapratīs. Un es saku, mācies to latviešu valodu, skaties, ka tu jau neesi vienīgā Ukraiņu bēgla, kurš strādā Latvijas uzņēmumos, un viss ir kārtībā. Viņa tā, es negribu, paskaties, cik jums te daudz ir krievi, un viņi te nemācās latviešu valodu, kāpēc man ir jāmācās. Un man bija vienkārši žoklis līdz zemē.
Es vienkārši nebiju ko tādu gaidījusi. Es viņai saku, nu tu saproti, ka tu tagad runā tā kā tie cilvēki, kas iebruka tavās mājās. Tu gribi būt tāda? Nu, tā kā bišķi nokaunināja, bet, viņa bija iestājusies savā pozā. Viņai vispār Latvijā nepatika. Viņa man sāk stāstīt, cik viņai Latvijā viss ir slikti, ka viņa te nemaz negrib būt, ka viņu visi te apbižo, ka cilvēki uz ielas redz, ka viņi ir ukrainieti. Tie krievi, kas tur ir, uzreiz viņu tur sāk lamāt. Protams, varbūt tā arī ir, es nezinu, ja, bet ņemot vairāk, ka viņi man stāstīja, ka viņi atlaida jau no cik tur darbiem tikai tāpēc, ka viņi ir ukrainieti. Varbūt problēma nav tajā, ka tu esi ukrainieti, varbūt problēma ir kaut kur citur, jā, jo labi, varbūt no viena darba tev atlaidīs, tāpēc, ka tur ir krievu kolektīvs un vienkārši viņi tev izēd no turienes. Bet ne jau no visiem darbiem, tur ir jābūt kaut kādai citai problēmai. Un es lēnām sāku to saprast, ka kaut kas nav kārtībā. Un es viņai saku, labi, skaties, kur mums beidzās Rīgas domas tas līgums, tu gribi palikt šeit dzīvot? Viņa saka, jā, es gribu, kur tad viņi ies? Ja? Viņa man tas saka, kur tad es iešu zem tilta, ja dzīvot pie Daugavas? Labi. Tad es teicu tā, labi, maksās man tos pašus 150 eiro kā īres maksu, plus vēl komunālos maksājumus. Viņa teica, jā, labi, ok. Jo skaidrs, ka Rīgā dzīvokli pa 150 eiro atrast, jā, bet es arī sapratu, ja es cilvēkam nedodu kaut kādu motivāciju. Ja tu viņam dod visu laiku bez maksas un viņš saprot, kur viss nāk, kāpēc man ir jāpiepūlās, tad jau viņam arī nebūs nekāda motivācija neko darīt. Un es domāju, ka tādā veidā vismaz, tas tā kā sitiens pa pēcpusi, ja, lai sāk kaut ko darīt, lai beidz čīkstēt. Es saprotu, ka ir grūti, labi, es tagad tur stāstīt, kā tas ir baigi smieklīgi, bet tas nav. Tas man bija ļoti skumīgi. Es viņai centos visādi palīdzēt. Es viņu bakstīju, bīdīju, zvanīju, prasīju, kā iet, ko man te vēl ieteikt, ko man palīdzēt, kur man te aizvest. Jo viņi jau tos līgumus, ko Rīgas doma deva un to īres līgumu, ko es devu, jo viņi arī nesaprata. Tas ir latviešu valodā. Jo īstenībā sanāk tas, ka mēs noslēdzam savā starpā īres līgumu, bet viņi ar mani īres līgumu vienalga gāja uz Rīgas domi, uz to atbalstu dienestu, un viņai vienalga maksāja kaut kādu vai visu īres maksu, vai vēl kaut kādu daļu no īres maksu, un vēl komunālo daļu tur viņai apmaksāja. Tā kā nebija jau tā, ka viņi arī tur visu maksā no savas kabatas. Tad, tādā garā mēs no janvāra līdz jūnijam nodzīvojām. Bija smagi, bija grūti viņu motivēt kaut ko darīt. Un es sāku redzēt, es biju vēl Spānijā, 23. gadā, un man nebija arī īsti laika sekot līdz, kā viņai iet, bet es vasarā, 23. gada pavasarī, teiksim tā, pamanīju, ka netiek maksāti rēķini, komunālie rēķini un īres maksa. Īres maksa tā, galvenais, lai komunālie rēķini ir samaksāti, jo, ja nav komunālie samaksāti, tad ir liels problēmas no pārvaldnieka. Un es viņai zvanu, saku, Klau, palīdzēt tev kaut ko, es nezinu, tev atkal nav darbs, vai kas? Viņa saka, jā, man atkal nav darba, un tā, un šitā, man tur atlaid, un tā. Labi, es saku, galvenais, tu varēsi samaksāt? Jā, es varēšu samaksāt, man līdz Rīgas doma pārskaitīs pabalstu, es samaksāšu, viss būs kārtībā. Jo man svarīgākais bija, lai komunāli ir nomaksāti. Labi, man tur pašam bija problēmas Spānijā, atbrauc atpakaļ uz Latviju, nebija laiks skatīties, kā viņai iet, un jau nākošajā mēnesī, jau neatceros, jūnijā, maijā, parāds jau bija 180 eiro, un jau nākošais mēnesis gāja, tas nozīmē, ka jau 360, 320 eiro. Un es viņai zvanīju, es viņu mēģināju dabūt rokās, es viņai rakstīju, viņa necēla, un tad viņa man atsūtīja īziņu. Jāni, paldies par visu, es esmu atgriezusies Ukrainā. Tajā brīdī man zuda ticība visai cilvēcei, visam tam, ko es daru. Es nesaprotu, kāpēc es to daru, es nesaprotu, priekš kam tas vispār ir vajadzīgs, priekš kam es tajā iesaistījos, jo mani vienkārši uzmeta. Mani nekad nebija tā uzmetuši, kā man viņu uzmeta. Un man bija ļoti sāpīgi, es nezinu. Es nevaru izskaidrot, bet vienkārši tas bija, iekšā vienkārši sirds sažņauzās, un es nesapratu, kāpēc viņi man tā izdarīja, jo labi, neko nomaksāja tos parādus. Un tā es vēl joprojām dzīvoju ar sāpes sirdī. Jā.
baigi žēl īstenībā. Bet, nu, nezinu. Nu, labi, nē, nu tāds bija tas stāsts, vai ne? Nu, kā bija, tā bija, kā es teicu, tas nebija nekas tāds iedvesmojošs un nebija nekāds motivējošs, jā, citiem palīdzēt. Es nezinu, bet, nu, gadās arī tā. Paldies, ka skatījāties šo video, čau!